Jūras naftas platformas ir izstrādātas tā, lai izturētu visbargākos laika apstākļus. Okeāna vidū, simtiem jūdžu attālumā no sauszemes, Ocean Ranger apkalpe paļāvās uz naftas platformas tehnoloģijām un konstrukcijas uzticamību. Taču, kad kopā sakrīt slikta apmācība, kļūdains konstrukcijas risinājums un ekstremāli laika apstākļi, pat viņu ticība nespēja viņus glābt. Ocean Ranger ir pašgājēja, daļēji iegremdējama jūras urpšanas platforma, kas strādā teritorijā, ko sauc par grantbenkām. To pieder Amerikas uzņēmumam Ocean Drilling and Exploration, saīsināti ODECO. Tā ir nofraktēta uzņēmumam Mobile Oil Canada, kuram pieder urpšanas tiesības Hibernijas naftas laukā. Mobile Oil Canada ir Amerikas uzņēmuma Mobile Corporation meitas uzņēmums. Tajā laikā, kad tā tiek uzbūvēta, tā ir pasaulē lielākā daļēji iegremdējamā platforma. Platforma sver gandrīz 25,000 tonu. Tā ir 396 pēdas gara, 362 pēdas plata un 337 pēdas augsta, padarot to tikpat augstu kā 30 stāvu ēka. Protams, kad tā peld, gandrīz trešdaļa no tās atrodas zem ūdens līnijas. Tā peld uz 200–400 pēdas gariem pontoniem, kas atrodas 80 pēdas zem ūdens līnijas. Šiem pontoniem ir balasta tvertņu nodalījumi, kurus var daļēji piepildīt ar jūras ūdeni. Tas palīdz stabilizēt platformu nemierīgā jūrā. Tā spēj urpt okeāna dziļumos līdz 1500 pēdām. Grantbenkas atrodas Ziemeļatlantijas okeānā, 166 jūdzes uz austrumiem no St. Johnsas, Ņūfaundlendā, Kanādā. Tā ir pazīstama ar bagātīgajām naftas un gāzes rezervēm. Tā ir pazīstama arī ar skarbajiem laikapstākļiem, īpaši ziemā. Un okeāna dziļums šajā apgabalā svārstās no 100 līdz 600 pēdām. 1982. gada 14. februāra rītā 84 apkalpes locekļi uz Ocean Ranger saņem laika prognozi, kas paredz, ka grantbenkām strauji tuvojas spēcīga ziemas vētra. Vētra ir saistīta ar lielu Atlantijas ciklonu. Šajā gada laikā reģions bieži piedzīvo ekstrēmas laikapstākļus, un prognozētā tuvojošā vētra sola būt īpaši spēcīga. Ocean Ranger ir izstrādāts, lai izturētu šādu ekstrēmu vētru. Iepriekš platforma ir izturējusi skarbos apstākļus, kas licis apkalpei un platformas operatoriem uzticēties tās spējai tikt galā ar šo vētru. Ocean Ranger apkalpe sāk gatavoties skarbajiem laikapstākļiem. Standarta procedūras ietver visu vaļīgo aprīkojumu nostiprināšanu, pārbaudi, vai visas ūdens necaurlaidīgās durvis un iluminātori ir noslēgti, kā arī platformas stabilitātes nodrošināšana, pārbaudot tās balasta tvertnes. Balasta vadības sistēma ir būtiska, lai uzturētu platformas stabilitāti. Tā regulē ūdens daudzumu balasta tvertnēs, kas atrodas zem platformas, ļaujot platformai pielāgot savu peldspēju un stabilitāti atbilstoši jūras apstākļiem. Gatavojoties vētrai, apkalpe rūpīgi pārbauda sistēmu. Lai gan viņi sāk veikt šos nepieciešamos piesardzības pasākumus, tūlītējas bažas nav. Viņi zina, ka platformas jau iepriekš ir izturējušas šādas vētras. Neskatoties uz šīs vētras gaidāmo stiprumu, platformā turpinās ierastās darbības. Kad iestājās vakars, vētra sasniedz Ocean Ranger. Spēcīgs vējš un milzīgi viļņi padara Ocean Ranger niecīgu uz to fona. Tas ir izstrādāts, lai izturētu vējus līdz 100 mezgliem un viļņus līdz 110 pēdu augstumā. Taču šī vētra izrādās ārkārtīgi spēcīga ar viļņiem, kas pārsniedz platformas aprēķinātās robežas. Plakstiks 19.00 milzu vilnas trāpa tuvējai platformai Sedco 706, kuru arī pārvalda Mobil. Vilnis sabojā klāja aprīkojumu un aizskalo prom glābšanas laivu. Neskatoties uz pasliktinošajiem laikapstākļiem un pieaugošo viļņošanos, Ocean Ranger turpina urpšanas darbus. Apkalpei ir uzticība platformai. Un jūras naftas iegūs industrijas kultūra ir tāda, ka no darbību pārtraukumiem izvairās par katru cenu. Tomēr apstākļi kļūst izaicinoši. Apkalpei jāvada platforma vētrainos laikapstākļos, strādājot, lai viss darbotos gludi un droši. Tas prasa nepārtrauktu platformas sistēmu uzraudzību, īpaši balasta kontroles sistēmas, kas ir ļoti svarīga platformas stabilitātes uzturēšanai nemierīgā jūrā. Saziņa ar krastu arī turpinās, ziņojot par platformas stāvokli un mainīgo situāciju. Šī apņēmība turpināt darbu, neskatoties uz pasliktinātajiem laikapstākļiem, parāda, cik liela ir viņu pārliecība par Ocean Ranger konstrukciju un spējām, vai varbūt viņu bailes no sekām, ja viņi pamestu savu posteni. Ocean Ranger dauza 55 līdz 65 pēdu augsti viļņi.
Tieši pēc pusnakts Ocean Ranger skar milzu vilnis. Šis milzu vilnis ir ievērojami lielāks nekā pārējie vētras viļņi, kas jau tāpat spiež Ocean Ranger līdz tā apreitinātajām robežām. Vilnis triecās ar tādu spēku, ka saplēš balasta vadības telpas iluminatora stiklu. Šī telpa ir kā nervu centrs, kas atbild par platformas stabilitātes uzturēšanu. Iluminators atrodas tikai 7,5 metrus virs ūdenslīnijas. Ar katru nākamo vilni jūras ūdens gāžas telpā caur saplēsto iluminatoru. Šī telpa ir pilna ar elektronisko aprīkojumu un vadības paneļiem, kas kontrolē balasta tvertņu sistēmas. Kad vadības centru apludina jūras ūdens, sistēmas gandrīz uzreiz sāk darboties nepareizi. Jūras ūdens izraisa būtiskus elektriskos izsavienojumus sistēmā, kas noved pie svarīgu balasta vadības sistēmas komponentu darbības traucējumiem. Pulkste 21:00 Sedco 706 radiooperators uztver radiosakarus no Ocean Ranger, kuros tiek aprakstīts, kā balasta sistēmas vārsti uz Ocean Ranger šķiet paši atvers un aizvers. Apkalpe nevar kontrolēt platformas sasvērumu un garenvirziena slīpumu, un tā kļūst arvien nestabilāka. Kamēr apkalpe mēģina manuāli kontrolēt balastu, vētra pastiprinās un vadības centrā ieplūst arvien vairāk jūras ūdens. Bez iespējas pienācīgi kontrolēt balasta tvertnes, platforma sāk sasvērties vai noliekties uz priekšu. Tas nozīmē, ka platformai saskaroties ar pretīm nākošajiem viļņiem, tās priekšgals arvien vairāk iegrimst katrā nākamajā vilnī, kas to vēl vairāk iestumj ūdenī, nevis ļauj tai uzbraukt pāri viļņiem. Ūdens sāk apludināt priekšējos ķēžu nodalījumus stūra balsta kolonnās. Apkalpei, kas vada balasta sistēmu, ir vairāki nelabvēlīgi apstākļi. Ūdens rada hausu automātiskajā vadības sistēmā, bet viņiem nav atbilstošas apmācības, lai zinātu, kā manuāli vadīt sistēmu. Viņiem pat nav rokas grāmatas, kurā paskatīties, kā apiet automātisko sistēmu un pārņemt manuālu vadību. Tas iespējams tāpat nav svarīgi. Kad priekšgals grimst, tas paceļ kuģa aizmuguri augstāk virs ūdens. Balasta kontroles sūkņi atrodas kuģa aizmugurē. Kad priekšgals grimst un pakaļgals ceļās augšup, balasta sūkņiem nepietiek jaudas, lai sūknētu ūdeni pa tik stāvu slīpumu un izvadītu to caur pakaļgalu. Kuģa sasvēršanās pakāpe palielinās ar katru stundu, apkalpe sāk ieviest ārkārtas procedūras. Tās ir iepriekš noteiktu darbību kopas, kas paredzētas, lai atgūtu kontroli pār platformas stabilitāti un novērstu pilnīgu katastrofu. Viņi neveiksmīgi mēģina manuāli kontrolēt balasta tvertnes. Viņi aptur visas urpšanas operācijas un gatavojas iespējamai evakuācijai. Viņi izslēdz visas nebūtiskās sistēmas un operācijas uz platformas, lai koncentrētu visus resursus krīzes vadībai. Viņi pārgriež urpšanas kolonnu un atdala to no pretizplūdes iekārtas, ko Deepwater Horizon nespēja izdarīt. Es šeit atstāšu saiti uz to video. Lai gan apkalpe ir pieredzējusi un apmācīta ārkārtas situācijām, spēcīgas vētras, bojātas iekārtas un sasvērušās platformas kombinācija rada ārkārtīgi sarežģītu un bīstamu situāciju. 0052 Ocean Ranger izsauc trauksmes signālu Mayday. Tiek lūgts, lai dežūrkuģis Seaforth Highlander pietuvotos platformai. Pretpasākumi pret 10 līdz 15 grādu sasvērumu izrādās neefektīvi. Kanādas krasta apsardze un uzņēmuma mobīli helikopteri tika brīdināti neilgi pēc 0100. Sentdžonsas slimnīcas tiek sagatavotas ārkārtas situācijai. Atbalsta kuģi Bolton Tour un Norditor, attiecīgi Sedco 706 un Zapata Ugland dežūrkuģi tiek piesaistīti Kanādas krasta apsardzei, lai sniegtu palīdzību. Ārkārtas situācijā krasta apsardzei ir tiesības pārņemt kuģa vadību jūrā, lai sniegtu palīdzību ārkārtas gadījumā. Esmu ticis piesaistīts Keiptaunas apkārtnes ūdeņos, kad mazai laivai atteica dzinēji. Krasta apsardze norādīja manai komandai un man doties uz šo apgabalu, bet kad mēs tur nonācām, notikuma vietā jau bija ieradies cits lielāks kuģis, kas bija spējīgāks palīdzēt nekā burulaiva, kurā atrados es. Atbalsta kuģi, kas tuvojas Ocean Ranger, piedzīvo to pašu ziemas vētru, ko arī Ocean Ranger. Spēcīgs vējš, nemierīga jūra un slikta redzamība rada bīstamus apstākļus, kas ierobežo glābšanas komandu spējas sasniegt Rangeru. Viņiem jāizbrauc cauri spēcīgajai vētrai, jānonāk pie arvien nestabilākā Ocean Ranger un tad jāevakuē apkalpe ārkārtīgi sarežģītos apstākļos. Katra minūte ir svarīga. Pulksten 01:30 Ocean Ranger nosūta savu pēdējo ziņojumu.
No Ocean Ranger vairs nebūs nekādas radiosakaras. Mēs dodamies uz glābšanas laivu pulcēšanās vietām. Pamest jebkuru laivu okeānā ir liels lēmums. Mūsdienās galvenais noteikums ir, ka tu kāp uz savas glābšanas plosta, kas nozīmē, ka tava laiva jau ir nogrimusi zem tevis. Bet evakuēt jūras naftas platformu piešķir situācijai vairākus sarežģītības līmeņus. Savākt nepieciešamo izdzīvošanas aprīkojumu, pārliecināties, ka visiem apkalpes locekļiem ir glābšanas vestes un sagatavot glābšanas laivas evakuācijai. To visu darot, kamēr platforma sasverās. Platformas pamešana ir pēdējais līdzeklis apkalpei. Tas nozīmē atstāt šķietamo drošību uz platformas un saskarties ar skarbajiem vētras apstākļiem glābšanas laivā. Tas noteikti ir biedējoši. Kāpt nost no milzīga kuģa, ko vētra ir iznīcinājusi, un pārsēsties mazā laiviņā, kas salīdzinājumā ir kā vanna. Šie sagatavošanās darbi notiek pieaugošas panikas un apjukuma apstākļos, apkalpei skaidri apzinoties, ka viņu dzīvības ir uz spēles. Glābšanas laivas ir paredzētas palaišanai pat ārkārtējos apstākļos, taču Ocean Ranger stiprais slīpums to padara ārkārtīgi sarežģītu. Apkalpe cīnās, lai palaistu tās, cīnoties ar platformas slīpumu, spēcīgo vēju un milzīgajiem viļņiem. Platformas glābšanas laivas ir paredzētas izmantošanai ar gravitācijas nomešanas sistēmu, tāpēc platformai jābūt salīdzinoši līmenī, lai tās varētu palaist. Apkalpei izdodas palaist vismaz vienu glābšanas laivu. Atbalsta kuģis Seaforth Highlander ierodas notikuma vietā. Viņi redz ūdenī peldošus ķermeņus. Glābšanas laiva ar 8 vai 9 vīriešiem tuvojas viņiem. Glābšanas laiva šķērso kuģa pakaļgalu un pietuvojas viņu kreisajam pakaļgala bortam. Seaforta spēja iemest virves glābšanas plostam. Pirms viņi var kādu uzņemt uz klāja, glābšanas plosts tiek sists pret Seaforth Highlander korpusu un sabrūk. Vīrieši ūdenī turas pie glābšanas laivas, kas joprojām ir apgāsta. Seaforta cīnās cauri viļņiem un vējām, lai sasniegtu vīriešus. Viņi pamazām padodas augstumam. Tikai viens vīrietis ir redzams oranžā izdzīvošanas tērpā. Seaforta manevrē, lai ieņemtu pozīciju, un tikai brīnumainā kārtā neievelk viņu savā dzenskrūvē. Apkalpe uz klāja met āķi, lai mēģinātu ievilkt vīrieti uz laivas. Āķis aizķeras viņa glābšanas vestē, bet vīrietis paslīd zem ūdens līnijas. Ar viņu rīcībā esošo aprīkojumu un klāja izkārtojumu šādos skarbos apstākļos nav iespējams izvilkt cilvēkus no ūdens. Glābšanas komandas no krasta apsardzes tirdzniecības kuģiem, citu naftas platformu apgādes laivām, lidmašīnām un helikopteriem ierodas notikuma vietā. Glābēji cīnās ar milzīgiem viļņiem, salu un spēcīgiem vējiem, meklējot izdzīvojušos. Plaksta 0230 notikuma vietā ierodas pirmais glābšanas helikopters. Kapteinis Maiks Klārks, meklēšanas un glābšanas helikoptera pilots no Ganders, nolaiž meklēšanas un glābšanas tehniķi vecāko kaprāli Rendiju Braunu ar 24 metrus garu trosi, ledainajā ūdenī un gaudojošajā vējā, lai mēģinātu izglābt pirmo cilvēku, ko viņi ierauga. Viņš jau ir miris. Sniegs un apmēram 16 metrus augsti viļņi padara viņa centienus neiespējamus. Tas ir pirmais un pēdējais glābšanas mēģinājums no gaisa. Apstākļi ir pārāk bīstami. Lidojot pāri meklēšanas zonai, glābšanas helikopteri cīnās ar vējiem, kas tuvojas 90 jūdzēm stundā. Spēcīgie viļņi padara ķermeņu atgūšanu neiespējamu. Kapteinis Klārks tā vietā mēģina vadīt atbalsta kuģus pie ķermeņiem ūdenī. Ātri kļūst skaidrs, ka apgādes kuģiem pašiem ir jācīnās par savu izdzīvošanu. Sūtīt vīrus uz klāja, lai savāktu ķermeņus, ir pašnāvības misija. Glābšanas helikopters nolaižās uz citas platformas, lai uzpildītu degvielu. Platforma spēcīgā vētrā stipri šūpojas. Helikoptera apkalpei kļūst tik slikti no jūras slimības, ka viņiem nākas pārtraukt degvielas uzpildi un atgriezties savā bāzē krastā. Platformas stiprā slīpuma dēļ situācija pasliktinās, līdz tā sasniedz kritisku punktu, kad platforma vairs nav stabila. Pulksten 3:13 Ocean Ranger apgāžas un nogrimst zem ūdens līmeņa. Meklēšanas un glābšanas operācija pārvēršas par bojāgājušo meklēšanas un izcelšanas operāciju. Nākamajās dienās Newfoundlandas krastā izskalo atlūzes un personīgās mantas no Ocean Ranger. Lai gan St. Johnsas slimnīcas ir gatavībā, neviens pacients no Ocean Ranger netiek uzņemts. Visi 84 Ocean Ranger apkalpes locekļi ir gājuši bojā. Tiek atrasti tikai 22 no 84 apkalpes locekļu līķiem. Tie tiek nogādāti uz 17. piestātni St. Johnsas ostā. Avīžu reportierus attur, lai neviens nevarētu uzņemt fotogrāfijas. Krievu traļeris Mekaniks Tarasovs nogrimst tajā pašā vētrā. Krievu jūrnieku līķus atved uz to pašu piestātni.
Ocean Ranger apkalpes locekļiem, kuri tobrīd nebija dienestā, tika lūgts pārbaudīt krievu līčus, lai pārliecinātos, ka neviens no Ocean Ranger vīriem nav nejauši nosūtīts uz Krieviju. Pēc vētras beigām, izmantojot sonāru un zemūdens tālvadības aparātus ROV, okeāna dibenā tiek meklētas Ocean Ranger vraka atliekas. Platforma atrodas apmēram 100 pēdu dziļumā ūdenī. Tiek nolemts, ka šis nelielais dziļums rada apdraudējumu jūras satiksmei, tāpēc platforma pacels un nogremdēs dziļākos ūdeņos. Eiropas uzņēmumam tiek piešķirts līgums par platformas izcelšanu. Šo operāciju laikā 2 nirēji tiek nosūtīti atgūt degvielu no pontona tvertnēm. Viņi ar griešanas degļi izgriež atveri pontonā. Degvielas gāzes aizdegās, izraisot sprādzienu, kurā abi nirēji iet bojā. Vēl viens nirējs iet bojā nedēļu vēlāk, kad liels metāla gabals nokrīt no glābšanas kuģa un saspiež viņu pret nogrimušo platformu, palielinot Ocean Ranger kopējo bojāgājušo skaitu līdz 87 vīriešiem.